ļoti svarīgs cilvēks noteikti manam tētim ir viņa mamma. Un, mana omīte. Jā, mana omīte. Un arī par omītes kādu laiku atpakaļ uzrakstīt dzejoli, ko es jums tagad gribētu nolasīt. Man bija omīte, es viņas mazmeitiņa, mīļā un skaistā, es viņas dūdiņa. Omīte mīlēja mūs visus kā nu prazdam, arī dusmojās, bārās un pat apvainojās. Gadi iet un pati saprotu pamazām, cik smaga dzīve bija omītei dēļ viņas traģēdijām. Ne tēva, ne māsas jau mazai esot, kalponītes un ganītes gaitas, ne augstas skolas izietas. Vēlāk gadiem govis slauktas, smagi sastrādātas viņas rokas. Bet mēs viņas prieks bijām. Omīte pie mums brauca ciemos, vienmēr ko garšīgu vezdama maisiņos. Ruletes, tās koši dzeltenās ar jāņogu želeju vidučos, vai smilšu riņķus, smiltenes auto ostā pirktus. Bet, ja mums kādam dzimumdiena bija, tad vienmēr tika vesta lielā pašceptā torte ar krema rozēm, ar marmelādes vidiņiem un ar manu gadu cipariem. Tāpat mans lielais velosipēds pirmais, ja nemaldos, omītes gādāts, un uz maniem 9 gadiem rakstām galds par 60 rubļu. Bet, kad pie viņas ciemos braucām, vienmēr pārbarot tikām. Visvairāk man garšoja smaržīgā vistiņa. Gribētos tagad man vēl kāda ķūlīša. Omīte vienmēr mūs gaidīja ciemos, pat ja dusmojās, beigās tāpat norimās. Šodien pēc viena lūdzos un ilgojos, kaut debesīs omīte mēs atkal satiktos. Man bija omīte, es viņas mazmeitiņa, mīļā un skaistā. Es viņas dūdiņa.